Mani sauc Jolanta Kaša. Man ir savs uzņēmums, es esmu uzņēmēja, nodarbojos ar grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu. Un vēl arī es esmu Latvijas Nieru slimnieku asociācijas valdes priekšsēdētāja. Ģimenē mēs esam 3. Man ir vīrs, dēls. Tad, kad es jau studēju, kaut kur 3. kursā man parādījās vemšanas. Es iepriekš tam slimoju diezgan bieži ar angīnu. Un tad man parādījās kaut kā bieži vemšanas. Un otrs faktors, kas man bija, es sāku pieaugt svarā. Man liekas, es neēdu, bet es visu laiku pieaugu svarā. Un es nesaprotu, ka tas ir elementāri, ka man vairs nieres nestrādā. Un man arī kaut kā, vai nu tas nebija pieņemts tajā laikā. Daktari nevienam nepaskaidro, kāpēc tev tā. Tu ienāc ar 7 kilogramiem vairāk un izēja pēc nedēļas 7 kilogramiem mazāk. Un es nezināju, ka tas ir tik nopietni, ja? Un tad es turpinu atkal kādu pusgadu vairāk dzīvot, un kā viss ir normāli. Protams, sākas atkal sliktas dušas, un es atkal sāku palikt apaļāk un atkal slimnīcā. Man pateica, viss jau, un tev jāsāk dializēties. Es pirmo reizi šādu vārdu dialīze dzirdēju. Ir jāsaprot to, ka tajā laikā nebija interneta, kur izlasīt kaut ko. Un tas man bija šausmīgs šoks. Es biju jauna meitene, kurai ir sasapņojusies par savu nākošo dzīvi, ka man būs, tā kā pilnīgi sabruka. Man likās, ka tiešām fiziski man likās, ka manā priekšā atveras zeme. Ko darīt tālāk? Tas bija izmisums ārkārtīgs. Tas bija tas sākums. Lai es dzīvotu, lai es nenomirtu, man ir nepieciešama nieru aizstājterapija. Man piedāvāja vai nu peritonālo vai hemodialīzi. Es izvēlējos hemodialīzi. Man likās, ka tur man patīk peldēties vasarā, kā man tur vēderā būs trubiņas tā un tā. Vēl jāsaprot to, ka, lai tev veiktu hemodialīzi, ir jāveic pieeja. Tātad tev ir jāgriež roka, jāveic, lai to hemodialīzi varētu veikt. Tas arī man bija šoks, kā man līdz tam nebija neviena operācija bijusi. Tagad man būs rētas, es esmu jauna meitene, viss. Tad paiet laiks, tad tu sāc iet uz to hemodialīzi. Man sākotnēji bija diezgan viegla tā hemodialīze, jo man tomēr tās nieres strādāja labi. Un es pat tā kaut kā aizsapņojos un domāju, vai šā var dzīvot visu atlikušo dzīvi. Man bija ļoti bail. Man pēc sanāca tā, ka man bija ļoti ātri tā transplantācija pirmā reizē, jau pēc 3 mēnešiem, bet es atteicos. Es psiholoģiski nebiju gatava galīgi nemaz. Un tad man atkal, vēl pēc 3 mēnešiem atkal. Bet man pasaka, ja šitā darīšu, mani vairs neņems. Un es, protams, aizbraucu uz to slimnīcu. Kad ir jāsaprot, ka tev tā transplantācija, tas ir atkal atslēga uz normālu dzīvi. Un es viņu negribēju, un man arī bija neveiksmīga viņa. Man nierīt nepiedzīvojās. Un tad gan man sākās īsta elle. Man bija ļoti smagas dialīzes, jo, raudādam. Tas bija fiziski, emocionāli šausmīgs, smags laiks. Un tad es sapratu, ka vienīgais, kas mani var glābt, tā ir transplantācija. Un tad jau bija tā, ka es viņu ārkārtīgi gaidīju. Un sagaidīju. Kaut kur pēc gada. Man bija otrā transplantācija, tā jau bija veiksmīga. Un tad man tiešām dzīve atgriezās. Es apprecējos pēc transplantācijas. Un tā es atkal nodzīvoju otro transplantāciju vēl 13 gadus. Un pēc 13 gadiem man atkal nonāca dialīzē. Tas bija atkal psiholoģiski šausmīgs, smags periods tāds. Bet, pagāja 2 gadi un es atkal. Tad bija tā, ka man nevarēja miruša donoru nieri dabūt, tāpēc, ka man bija ļoti daudz antivielas sakarā ar 2 transplantācijām, sakarā ar dzemdībām, bet tad man pieteicās mana māmiņa un mammas abas māsas, krustmāte un Irēnas tante. Un vislabāk izrādījās nevis mammītei, bet manai krustmātei. Un tā krustmāte, kas atkal, man liekas, tas ir apbrīnojams stāsts. Kad cilvēks var tā ziedot sevi, es jau neesmu viņa bērns, saprotiet? Un ka viņa bija ar mieru ziedot savu nieru, viņai bija fantastiskas analīzes, ļoti labas nieres. Viņai tad bija 72 gadi, kad viņa to darīja. Jā. Nav vārdu, nav darbu, ar kā es varētu viņai to atdarīt. Tas ir tāds, es domāju, ka viņai tur augšā jau ir garantija būt
tā labākajā vietā, ja? Tāpēc, ka, tiešām viņa man dāvā atkal jaunu dzīvi. Šobrīd ir 13. gads pēc šīs 3. transplantācijas, man ir analīzes labas. Protams, tad, kad es saslimu sākotnēji, man bija ārkārtīgi, tas bija valsts ieņem dienestā strādāja, un tur bija ārkārtīgi atsaucīga vadība, ārkārtīgi atsaucīga. Es saņēmu tikai līdzjūtību un atbalstu. Man paveicās. Es nedomāju, ka visiem tā ir, jo es zinu stāstus, ka tiek zaudēti darbi, ja? Tiek zaudētas ģimenes. Es sapratu, kad es tikko saslimu, man bija tas pats, man bija kauns no tā, ka kāda invaliditāte, es negribu šo invaliditāti, man nevajag nekādu pensiju, jo tas man likās, tas ir kauns. Bet ko tad mēs esam izdarījuši? Kas? Mums nav par ko kaunēties. Mums ir vienkārši dzīve ir uzlikusi šādu pārbaudījumu. Katram uzliek savējo. Mūsējais pārbaudījums ir šis. Un mums vienkārši viņš ir jāienes. Ko darīs? Katram savs, jā? Un, manuprāt, labāk viņu nest ar paceltu galvu, nekā visu laiku gausties un bēdāties. Tas mans moto. Patiesībā šī izpratne rodas tad, kad saslimst vai tuvinieks, vai pazīstams, vai kolēģis. Ja? Tad viņa rodas. Vīrs man šai ziņā, es viņam visu izstāstīju, viņš saprata, ar ko viņš rēķinās, un viņam tas netraucēja. Ja? Viņš mani mīlēja, un, kā saka, viss bija kārtībā. Jā, atkal man laikam paveikties. Mana ģimenes dakteri viņa bija pietiekoši gudra, lai viņa nepieņemtu lēmumus, par ko viņa nezina. Un daudzās lietās viņa teica man tā, ka nē, šie jautājumus es tev labāk neteikšu, tu konsultējies ar savu nieru dakterīti. Mums tās nieru dakterītes, man atkal ir paveicies, man viņas ir bijušas izcils un ir vēl joprojām. Tad es varu piezvanīt, kad man ir neejot speciāls vizīti vai uzrakstīt uz telefonā īziņu, dakterīt, man noticis tas, ko jūs man ieteiktu. Un man vienmēr atbildi, jā. Teiksim, tagad pēc tas jautājums pacēlās to, ko arī dakteris Rācenes konferencē minēja mūsu nieru, kad šobrīd, kas ir, manuprāt, ļoti laba lieta, ir izveidot tāda anketa kad slimnieks lasa, un ka viņš atbild uz jautājumiem, jo saprotiet, kā ir tieši tā. Bieži, kad tas pacients paliek slims, viņš pie tās slimības pierod, bet kad tev ir tā anketa priekšā, ja, kur ir tie jautājumi, vai jums ir sliktas dūšas, vai kāds jums ir spiediens, viss. Un tad tas cilvēks, viņš tā atbild uz tiem jautājumiem, tad arī tam dakterim tiek tā skaidrība lielāka, ka tas ir ļoti svarīgi. Manuprāt, tas ir ļoti labs tāds jauninājums. Kādreiz tas nebija, bet tagad tas ir ļoti labs jauninājums. Nē, ir jārunā, saprotiet, jo jūs ilgāk klusēsiet, jo jums mazāk varēs palīdzēt, un tā slimība būs aizgājis tālāk. Tā kā cilvēkam ir jābūt informētam. Pirmkārt, viņam pašam ir jāgrib būt informētam, ja? Un otrais arī mums kā arī šiem asociācijas pārstāvjiem, tie, kas ar to saskāršies, es domāju, ir vairāk jārunā par šiem jautājumiem, lai plašāk sabiedrība to ieklausītos un dzirdētu. Man pat bija kauns ar apkārtējiem runāt. Tas bija tāds, es arī kaunējos, kā es jauna meitene un invalīda tagad. Tas bija cits laiks, bet, manuprāt, tagad ir atkal cits laiks un jādzīvo šajā laikā. Un jārunā, tas nekas nav nosodāms, absolūti nekas. Ir jārunā savā starpā. Ir tikai runāšanu, ar stāstīšanu, ar mēģināšanu. Tā to visu var panākt savādāk. Es nezinu, kā. Vispirms es gribu pateikt to, ka neskatoties ne uz ko ir jādzīvo tālāk. Protams, sākums tas ir šoks, tas ir izmisums, tās ir bailes no nākotnes, tas ir žēlums. Sev, kāpēc ar mani tas ir noticis, kāpēc tieši ar mani, ja? Un to vajag drusku pažēlot, vajag paraudāt, sevi vajag pažēlot, bet tad vajag viss, kā saka, noskurināties, ja? Pieņemt spēles noteikumus un iet tālāk. Klausīt dakters noteikti.
jāiet uz dialīzi. Un noteikti, ja tikai ir iespēja, iet uz transplantāciju. Starp mūsu pacientiem ir divas kategorijas. Es teikšu tā, viena ir tādi, kas ir tādi savas slimības auklētāji. Viņi dzīvo ar to slimību visu dzīvi, es taču esmu slims. Viņam pat ir veikta transplantācija, viņš neko nevar, viņš ir slims. Un otri ir tādi, kas cīnītāji, kad nekas, viņš ir savu slimību, viņš strādā, viņš dzīvo tālāk. Un, manuprāt, tas ir pareizākais.